Mūsu garākais ceļojums ar kemperi. Tas bija 15,000 kilometru brauciens turp un atpakaļ. Lietuva, Polija, Slovākija, Ungārija, Serbija, Bulgārija, Turcija, Irāka, Kuveita, Sauda Arābija un apvienotie Arābu Emirāti. Mēs izbraucām no Viņas 23. decembra rītā. Ceļojuma sākumā nekur neapstājāmies, cenšoties dienas laikā nobraukt pēc iespējas vairāk kilometru. Esam netālu no Mariampoles, un līdz Stambulai jau ir tāls ceļš ejams. Kad strādāju, jūtos kā dzīves, jau esmu savās domās, tikai mans ķermenis vēl ir šeit, bet es jau esmu tur. Un viņi devās uz Ameriku. Mēs nopirkām pārtiku, un tagad atbrīvosimies no šiem cukuriem. Ja godīgi, tas mazais leduskapis te ir uz pāris dienām. Es domāju, ka viņi tur vienkārši sabāza pietiekami daudz ēdiena. Pirmos 1000 kilometru pieveicām ļoti gludi, nakšņojot netālu no Slovākijas Polijas robežas. Pirmo reizi mūžā mēs ar sievu pamodāmies tik agri un pusstundas laikā devāmies prom ar kemperi. Kad mums atgriež kemperi ar norautu jumta lūku, klienti neskāpēc vienmēr vaino vēju. Mēs pieļāvām to pašu kļūdu, tāpēc tagad vainosim viņu. Lūka ir bojāta, bet nezinu, vai mēs paši to izdarījām, vai arī šeit ir vējš. Vējš. Draugi, ja vēlaties kaut ko darīt ar kemperi, nāciet pie mums 35. Lapusē nomājiet un pērciet, tāpat kā ceļojiet, ņemiet līdzi savus piedzīvojumus. Un tas notiek. Kāda valsts? Labi. Mēs ieradāmies Serbijā, tā nav īpaši liela. Ar pēdējo reizi bija robežposteni. Ceļojot, mēs pieticīgi satikāmies Serbijā baznīcā. Karolīna labi gatavo Ziemassvētku vakariņas. Ļoti labi piemērot Ziemassvētku galdam katoļiem. Tu esi skaista. Šī ir labākā sieva. Uzmini, uz kuru mēs ejam. Kas? Tu esi dīvains, labi, ejam uz Gazprom. Tā ir pretīga sajūta patiesībā, bet zinkāri tomēr noved pie šokolādes. Nu, tā tas te ir. Pilnīgi noteikti. Lai gan degvielas uzpildes stacija bija sakopta, paši neko nenopirkām un pēc savi ieraksta devāmies prom. Pat saņēmu jaukus komentārus par degvielas uzpildes staciju no dažādiem miera baložiem. Mēs iesmējāmies ar smaidu un turpinājām braukt. Sveika, mīļā, tu šeit neesi gaidīta. Viņam šķiet, ka viņš var aiziet uz tualeti. Uz Serbijas un Bulgārijas robežas mūs piemeklēja katastrofa, kas situāciju vēl vairāk pasliktināja. Viņš atvēra durvis vējam, un cits algotnes bloķē šīs durvis. Tagad gaidām policiju. Nekas nav redzams. Ilgi meklējām, bet ir skaidrs. Viņa pavadīja 5 minūtes, meklējot to zīmējumu. Mēs pēdām vakariņas un atpūtāmies, kamēr nabaga ļaudis gaidīja lietu un samīdīja ieradušos virsniekus, nesaprotot, kāpēc viņus izsauca. Mums visiem bija savijušies un atdalīti aizliegumi. Vai tie ir serbi? Ceļš ir tāds. Paldies par 2 minūtēm. Mēs jau esam ieradušies uz Turcijas robežas, un tur ir šādas rindas. Kravas vagoni, nezinu, 18, 17, ka jau ir sākušies. Mūs dezinficēja, lai mēs neienestu līdzi nekādus mikrobus, par ko sāpīgu mācību guvām, iebraucot Turcijā. Tā kā robežsargi nolēma, ka kemperis ir ļoti bīstams transportlīdzeklis, par aizliegumu samaksājām 200,60 eiro. Ja mums būtu izdevies apdrošināšanu dabūt Lietuvā, mēs būtu samaksājuši tikai 30 eiro. Mēs apstājāmies skaistā vietā pie jūras un pastaigājāmies ar saviem suņiem. Scenārijā mums bija apsargs. Kas tur ir?
F. Pēc aizbraukšanas no Eiropas es jutos ļoti neērti, it kā es vairs nebūtu derīgs un nevarētu saņemt nekādu palīdzību, un tie kravas auto ar nažiem uz riteņiem kā romiešu rati noteikti nenes laima. Bet pēc apmēram 100 km es pie tiem pieradu. Mēs piestājām degvielas uzpildes stacijā, kāds puisis atnāca ar kafiju un ielēja benzīnu par aptuveni 13 eiro galonu. Man ir viens šāds balons, kas tagad pietiek 5 dienām. Pastāsti man par saviem šodienas plāniem. Apstājušies pie jūras. Dažreiz, kad pamostamies, līst lietus. Vējš pūš, lietotne rāda 3 dienas, šādi laikapstākļi braucam tieši uz Bagdādi. Priekšrocība ir tā, ka, ja ir slikti laikapstākļi, var iziet ārā. Viss pamet Eiropu un virzās uz Āziju. Silts. Tā tas izskatās. Mēs devāmies uz Irāku un nolēmām apstāties Kapadokijā, kur pacēlās gaisa baloni. Izmantojot kemperu lietotni, atradām jauku nakšņošanas vietu. Ceru, ka tas būs gaisa balons, tikai nekrītot šeit visur, kur iespējams, kas tur bija ļoti skaisti, bet bija jāuzmanās, lai naktī braucot neiekristu aizā. Mēs ieradāmies Kapadokijā, kur tagad stāvam balonu palaišanas vietā, gaidot rītdienas rītu. Baloni ceļas augšu. Kaut kā domāju, ka mums nepaveiksies kā vienmēr, bet, kad ieslēdzās signalizācija, es kaut ko ieraudzīju caur netīro logu. No rīta pamostoties un redzot šos skatus. Redziet, cik daudz es ieguvu, esmu ļoti laimīgs, jūtos neticami laimīgs. Reiz dzirdēju, ka lidojums ar 100 baloniem maksā apmēram 200 eiro vienai personai. Es tiešām nezinu, kas ir skaistāk tur, kur viņi ir, vai šeit, kur mēs esam kalnā. Vislabākais rīta skats, ko jebkad esmu redzējis. Mēs jau esam sasnieguši Sīrijas robežu. Šeit, ja redzat, pāri upē ir žogs, bet otrā pusē ir Sīrija, tad viņu aprīkojums atradīsies 40 km attālumā. Uz ceļa. Beidzot tas brīdis, kad dodoties ārā, vairs nav vajadzīgas jakas. Līdz Irākas robežai atlikuši 14 ke, un kā tus ļauj... Jau tagad. Kas? Es nezinu, no kā es baidos. Un nemaz tā nav, ka tas patiesībā būtu tik ļoti atšķirīgs. Ceļojums ir izaicinājums, pārsteigums, tas ir tikai aizraujoši. Šo sīkumu dēļ mēs dzīvojam Turcijas pusē. Kāds puisis iepazīstināja ar sevi un lika mums aizpildīt dokumentus. Ko lai es saku, tad viņš teica, iesim tur. Šie cilvēki jau ir pievienojušies mums, viņi vēlas, lai mēs viņus transportējam, viņi klauvē pie sienām. Man šķiet, ka mums te būs tik daudz darāmā, mēs vienkārši atmetīsim visu jautrību. Iesim pie citiem, nevienam šis dokuments nav vajadzīgs. Nedomāju, ka man vajadzēs, redzēsim. Gandrīz. Mēs esam. Visi gribēja, lai Lid būtu šeit aiz mums. Kas ir mūsu YouTube kanāls? Nē. Īsi sakot, atradi man pierobežas draugu, sajūti mūsu YouTube, paņēmi to, sajūti vārdus, izteici manu dzīvi. Un tāpat, un es gandrīz ieslēdzos mašīnā, bet te no es esmu. Vēl ne šeit, turki joprojām ir šeit. Tagad viņi man lika izkāpt no mašīnas, kas mani aizveda kaut kur citur, un te nu es esmu pie sienas starp tik daudziem cilvēkiem, un esmu visgarākais no visiem. Burtiski viņi mani izlaida uz Turcijas robežas un lika man paņemt pasi. Esmu te, eju pa koridoru ar sasistu matiem. To nesedz ne Turcija, ne arī iesma grābeklis, nav skaidros, kur. Izrādās, ka stāsts man teica, ka vajag turku bez līnijām. Es nesaprotu Eiropas Savienību, vai arī manis dēļ tā šeit nepastāv. Mēs to jau tūlīt reģistrējam angļu valodā.
Nu, ko lai zina, ceru, ka kaut kur tiksimies. Viņi mani šeit neturēs. Es iešu uz vīriešu tualeti, lai mani pārbaudītu. Izrādās, ka es pārāk ātri sajūsminājos, nav jēgas citur iet, jo mēs neesam turki. Izrādās, mums te vairāk jāstaigā apkārt. Es izgāju pasu kontroli, dabūju zīmogu, visi mani meklēja. Es sēdētu tur. Faina. Vē. 4. papīrs. Pārbaude. Izrādās, ka viņi kaut kur brauca pāri tiltiem, tāpēc tagad par to jāmaksā, tā ka turki tomēr ir viltīgi. Mēs visi šeit gaidām. Dāma kaut ko dara, viņai blakus ir līkis. Sieva sāka meklēt pāri robežai. Viņi mani nelaida ārā. Mīkla. Mani atlaida. Pa. Es dodos uz Turciju, kas atrodas mūsu zemes gabalā. Īsāk sakot, sēžu mašīnā, viss kārtībā, nerunāja par draugiem, kādus draugus tur ieguvu. Esmu ieguvis draugus. Viņi saka, ka tur ir droši, viss notiek labi. Nu, kāpēc es te sēžu? Neviens mani nav ieslēdzis. Bija daudz skatienu, bet tas bija labi. Beidzot nokļuvām Irākā, bet piedzīvojums tikai sākas.